Tā, tas, par ko es šodien gribu parunāt, ir lietas, ar kurām es strādāju, lai Linda teica, ka mēs pārāk sen kā nestrādājam ar tautastērpu. Es vakar tā parēķināju. Es ar tautastērpa vēsturi, tieši ar tautastērpa vēsturi strādāju te jau 20 gadus. Tas varbūt arī ir iemesls, kāpēc man ir tādas iekšējas tiesības varbūt ar savām pārdomām dalīties arī ar jums visiem, jo es esmu tiešām šo gadu laikā ļoti daudz domājusi par to, kāda ir mūsu tautastērpa vēsture, kāda ir viņu vieta sabiedrībā šeit un tagad, un ko tad mēs saucam par tautastērpu. Lai arī par to šī diskusija, ko mēs saucam par tautastērpu, ir sākusies, viņa ir grūti pateikt, kurā brīdī viņa sākusies ir, bet viņa ir aktualizējusies tā kā pēdējos gados, un tas ir attīstībā esošs process, un es tā kā ļoti ceru, ka daudzas lietas noskaidrot varbūt mums būs izdosies kopīgi. Bet tā tad vispirms es sākšu ar definīcijām. Definīcija, kas ir tautastērps, un pie tā es esmu daudz domājusi, daudz strādājusi, lai tiešām saprastu, kas ir tas īpašais apģērbs, ko mēs velkam gan dziesmu svētkos, gan citos pasākumos, un ap ko bieži vien kūsā tik daudz kaislības. Un tātad tautastērps ir īpašs tautu vienojošs svētku tērps ar izteiktām etniskām vai nacionālām iezīmēm, kas simbolizē piederību noteiktai tautai vai nacionālai valstī un ir tās identitātes vizuāls simbols. Un šis teikums attiecas ne tikai uz latviešiem, bet principā uz visu to, ko mēs šobrīd varam saukt par tautastērpu jebkurā nacionālajā valstī, kur tāds tiek lietots un valkāts. Un latviešu tautastērpa pamatā ir sabiedrībai pieejamās zināšanas par iepriekšējo gadsimtu tradicionālo apģērbu, kuras iegūtas apģērba vēstures etnogrāfisko vai arheoloģisko pētījumu rezultātā. Un tautastērpa lietojums ar tautas kultūras mantojumu saistītos pasākumos ir jaunveidota tradīcija, kas sākusies nācijas veidošanās procesā un turpinās līdz mūsdienām. Es šeit neiedziļināšos tautastērpa vēsturē, jo par to es esmu runājis citās reizēs, un kuram tas interesē, var pameklēt plašāku izklāstu grāmatā Dziesmu svētku un tautiskā tērpa attīstība Latvijā, kur ir tā teikt detalizēti izstāstīta tautastērpa dzimšana un augšana līdz mūsdienām. Bet tas, par ko es šeit gribu pieķerties vairākiem tādiem atslēgas punktiem. Pirmkārt tas, ka tautastērps tiešām ir šī jaunveidotā tradīcija, jaunveidota tādā ziņā, ka viņa 19. gadsimta beigas nav pārāk jauns laiks no mūsdienu viedokļa skatoties, tie tomēr vairāk, tā teikt, gadsimtos jau mērāms attālums. Bet tomēr kopumā tā ir tradīcija, kurai mēs varam konstatēt konkrētu laiku, kad viņa dzimst, kad viņa aug, kad viņa ir aktuāla, un atkal tas 19. gadsimts ir laiks, kad tautastērpi kā vizuālie simboli tiek veidoti ne tikai Latvijā, ne tikai latviešiem, jāsaka tā. Un tātad tas ir nācijas simbols, kas savu aktualitāti turpina saglabāt arī mūsdienās. Tātad vizuālais simbols, ar kuru mēs varam identificēties, kas ir mūsu vizuālā vizītkarte, kas mūs tanī pašā laikā iekšēji vieno un ārēji atdala no pārējiem. Un tātad, lai tas tā varētu notikt, tātad ir vajadzīgas šīs izteiktās etniskās vai nacionālās iezīmes, kas ir bijuši tautastērps savā attīstībā, ir bijis ļoti dažāds un ļoti daudzveidīgs, modernāks un mazāk moderns, bet šī sasaiste ar latviešu kultūras mantojumu, tieši latviešiem raksturīgo, ir saglabājusies tomēr visos laikos. Un ja šeit ir tātad pieminēts, ka atsauce uz tradicionālo apģērbu. Un tad mēs varam pievērsties tālāk nākamajai definīcijai. Tātad tradicionālais apģērbs ir daļa no vēsturiskā apģērba. Un tātad vēsturiskais apģērbs ir universāli dažādu laika periodu un sabiedrības slāņu, zemnieku, pilsētnieku, aristokrātijas un tam līdzīgi ietērps, kas atspoguļo dažādus ģērbšanās paradumus un tradīcijas. Respektīvi, jebkurš iepriekšējā perioda apģērbs
pēc zināma laika kļūst par vēsturisko apģērbu ar piebildi, ka tas tiek lietots konkrētā laikā, konkrētā teritorijā, konkrētā sabiedrības slānī. Jo vienā un tai pašā laikā, vienā un tai pašā teritorijā var pastāvēt vizuāli atšķirīgi vēsturiskie apģērbi, atkarībā no tā, vai viņu valkā sabiedrības aristokrātijas slānis, vai strādnieki, vai zemnieki, vai pilsētnieki, vai amatnieki. Tātad tas ir atšķirīgi. Un tātad šo vēsturisko apģērbu tātad var iedalīt divās lielās grupās. Tradicionālajā apģērbā tātad tas ir apģērbs, kuram ir lokālas etniskas īpatnības, un tas var būt tikpat labi sabiedrības virsslāņa apģērbs, kā zemāko slāņu apģērbs. Un te mums ļoti labs piemērs ir, latgaļu dišciltīgie arheoloģiskais tērps, 9. 13. gadsimts vai 9. 12. gadsimts, ar ko mēs šodien, ja mēs gribam arheoloģisko tērpu, tad mēs visi tā kā gribam identificēties ar sabiedrības virsslāni, ar bagātajiem, bet viņiem ir tā ļoti izteikta lokālā tradīcija. Un tādā pašā laikā zemnieku apģērbs 19. gadsimta pirmajā pusē ir sabiedrības zemākā slāņa apģērbs. Tā ka tam absolūti nav nozīmes, no kura slāņa, bet tā ir šī etniskā kopība, etniskā identitātes tas kodols. Un tātad otra, kas ir blakus šim tradicionālajam, atkal neatkarīgi no laika perioda, neatkarīgi no teritorijas, ir Eiropas modes, jeb pilsētas tipa apģērbs. Un tas ir līdz ar pilsētu rašanos, pilsētās veidojas atšķirīgs ģērbšanās stils. Pilsētas ģērbšanās stils ir arī tātad aristokrātijas ģērbšanās stils, kas tiešāk ietekmējas. Un tātad tās ir tās divas lielās grupas vēsturiskajā apģērbā, kas pastāv, un tautas tērps sakņojas šajā tradicionālajā apģērbā, jo tas ir tas, kurš nes etnisko kodu, etnisko kultūras mantojuma to zīmi. Un tātad te drusciņi vairāk man ir arī tieši par to, tātad, kas ir šis tradicionālais apģērbs. Tātad tas ir veidojies vietējo klimatisko apstākļu, kā arī ilgstoši pastāvējuši sadzīves tradīciju un lokālās kultūras ietekmē, un visilgāk pastāv zemnieciskajā vidē. Tas ir tas, kāpēc mēs tā kā 19. gadsimta materiālu skatoties vairāk asociējam sevi ar zemniecību, jo aristokrātija Latvijā vairs lokālās iezīmes, tur tā ir pilnīgi pilsētas modes apģērbs un varbūt tur citu modes centru ietekmes, bet tā vairs nav nekāda lokālā tradīcija, par kādu mēs varam runāt tur, 12. gadsimtā. Un arī tad, arī 12. gadsimta Latvijas pilsētu veida apmetnēs pilsētnieki neģērbās vietējā tradīcijā. Viņi ģērbās tomēr atbilstoši Eiropas tradīcijai. Tā, ka te atkal ir jāstāsta laiks un vieta. Un tā robežšķirtne ir apmēram 19. gadsimta vidus, kad lauku apvidos vēl tātad līdz tam 19. gadsimta vidum vēl ir diezgan daudz tradicionālais, pēc tam notiek šis pārējais process, ka mode aizvien vairāk sāk ietekmēt. Un tas, ka modes ietekme ir bijusi visu laiku, to es domāju arī tas nav nekas jauns, vienīgi par to tas līdz šim varbūt nav tik daudz pētīts. Un tas būtu viena no tēmām, kuru būtu tiešām varbūt interesanti detalizēt papētīt latviešu etnogrāfiskajā materiālā, cik daudz un kādā veidā izpaužas Eiropas modes strāvojuma ietekmes. Turpmāk es varēšu parādīt tikai tādas dažus ieskicējumus tajā, kādas ir šīs modes iezīmes. Vēl man ir vispirms par šo Eiropas pilsētas tipu apģērbu. Kā jau es teicu, tas ir veidojies Eiropā valdošo modes strāvojumu ietekmē, un tas ir raksturīgs pilsētu kultūrai, un pēc sava rakstura tas ir kosmopolītisks, jo pilsētas bija tirznieciskie centri, kur iedzīvotājs sastāvs bija etniski jaukts, tās bija saimnieciskie sakari ar dažādiem reģioniem, kas veicināja informācijas apriti, kas noteica to, ka šis ģērbšanās stils bija tā kā atšķirīgs no tās vides, kur
kurā šī pilsēta atradās. Protams, bija zināmas ietekmes arī no vietējās kultūras, bet tomēr dominējošais bija šis kosmopolītiskais. Un Latvijas teritorijā lauku apvidos pilsētas tipa apģērbs sāk dominēt 19. gadsimta otrajā pusē. Un tur tā kā ilustrācijā ir dažādi attēli no interneta dzīlēm, un tās mazās figūriņas ir ņemtas no zviedru etnologa, apģērba vēstures pētnieka Håkana Lībū grāmatas, kuram 90. gadu beigās Upsalas muzejā bija brīnišķīga izstāde par apģērba vēsturi, kur viņš tieši tā kā skatījās šīs modes ietekmes zviedru tradicionālajā apģērbā, un viņam ir arī grāmata par šo. Bet tā tad atgriežoties vēl pie tautas tērpa, līdz šim ir bijis tā, ka tautas tērps ir pētnieku veidota apģērba komplektu rekonstrukcija. Un tātad tā balstās vai nu uz šo 18. gadsimta beigu un 19. gadsimta etnogrāfisko materiālu, vai arī uz 9. 13. vai citu gadsimtu arheoloģisko materiālu. Jo mūsu muzeju krātuvēs varbūt, ka no Lejaskurzemes ir kāds pilns viena valkātāja, pilns tērpa komplekts. Pārsvarā mūsu muzeju krātuvēs, es domāju, tas arī ir tas, ko es domāju, jūs visi ziniet. Mums ir atsevišķi priekšmeti no atsevišķām vietām, no dažādiem valkātājiem, bieži vien no dažādiem pagastiem, kad mums nav tas pilnais komplekts. Un to pilno komplektu, jo tautas tērps veidojās kā svētkos velkams apģērbs, un tur ir jābūt visām apģērba sastāvdaļām. Tur vienkārši, lai tu varētu apģērbties, tev ir jābūt visam. Un tad ir pētnieki ieguldījuši lielu darbu, lai veidotu vēsturiski ticamas šīs tērpu komplektus. Laikam ejot, viņi ir mainījušies. Lielāko iespaidu mūsu šodienas vizuālajā tērpa izskatā ir atstājuši 30. gadu pētnieki, tāpēc, ka no 31. gada tika pieņemts, ka tautas tērps ir muzejos esošo priekšmetu atdarinājumi, jo līdz tam bija cita koncepcija, ka tautas tērps ir moderns apģērbs ar latviskām iezīmēm, bet tātad no šī 31. gada sākas tas periods, ka mēs par pareizu un labu esam atzīstam to, kas ir muzeju krātuvēs, tātad reālu priekšmetu atdarinājums pēc iespējas precīzākus, bet kā viņus salikt kopā, to katra perioda pētnieki ir drusciņi traktējuši atšķirīgi, jo apģērba vēstures pētniecība ir mainījusies laika gaitā. Un tagad es tā kā piedāvāšu paskatīties, tā kā esmu salikusi plusiņus un mīnusiņus, tātad ir šīs viens variants, kas ir tērpu pētnieku veidota tērpu konstrukcija, un otra versija ir tradicionālā apģērba pēc iespējas tuvāks atdarinājums, kur jau mēs tā kā vairāk balstamies nevis uz šo konceptu, ka mēs saliekam kopā greznākās, skaistākās latviešu kultūras mantojumā zināmās vienas teritorijas lietas, lai parādītu kultūras mantojuma bagātību. Bet, ka mēs tā kā tuvinamies tai apģērba vēstures specifikai. Un šobrīd, es domāju, es pilnā mērā varu teikt, ka abi šie modeļi darbojas, abi šie modeļi ir spēkā esoši. Jautājums, kurš cilvēks, kur izvēlas, tā ir viņa tā kā personiskā vēlme, un tātad te ir, šobrīd, es tā kā mēģināju sajūt, protams, tie nav ne visi pozitīvie, ne visi negatīvie aspekti, bet tā kā salīdzināšanai. Un tātad pirmkārt ir tas, ka tērpa komplekts veido vizuāli pievilcīgu tēlu, ar kuru palīdzību tiek parādīts greznas vēsturiskā apģērba daļas, tiek reprezentēta kultūras mantojuma bagātība, jo tas bija tas tiešām tā pamatdoma, ka parādīt, cik mūsu latviešu kultūras mantojumā ir greznas, skaistas, senā tērpa daļas. Un tanī brīdī, kad viņas tā kā salika vienā komplektā, vienkārši vēl arī nezināja, ka viņas varbūt visas neatbilst chronoloģiski viena otrai, pietika ar to, ka viņas ir no viena perioda. Galvenais bija, lai radītu šo skaisto tēlu, jo tautas tērps ir tautas identitātes vizuāls reprezentants. Un vienmēr visos laikos, neatkarīgi no tautas tērpa konkrētā izskata, ir bijis ļoti aktuāls, lai tas ir skaists apģērbs.
lai tas ir vizuāli izteiksmīgs apģērbs, ar kuru tauta var lepoties. Un tas ir bijis, tas vienkārši tā tas ir bijis. To nav izdomājis kāds viens cilvēks. Tas ir tas, ko sabiedrība sagaida no šī konkrētā tērpa un ko viņā arī ieliek. Un tātad šajā gadījumā tas tiešām tiek reprezentēts. Negatīvais šim momentam ir tas, ka tērpa komplektācija neatbilst jaunākiem apģērba vēstures pētījumiem, jo vairāk mēs pētam reālo apģērba vēsturi, jo vairāk mēs saprotam, ka tā tērpa attīstība ir bijusi maķenīt savādāka nekā tautas tērpa komplektos līdz šim ir salikts kopā. Pozitīvais ir tas, ka tērpa komplekts ir piemērots lietojumam, jo tajā ir visas apģērba daļas. Apģērba piegriezums atbilst mūsdienu kustību vērtībām. Un to arī nākas atzīt, ka tautas tērpā mēs mainam piegriezumu. Mēs viņu šujam tādu, kāds viņš ir tas netiek skaļi afišēts, bet reāli dzīvē tas notiek, kad, ja mēs šujam jaku, mēs šujam tādu, lai mēs viņā ērti justos. Ja mēs šujam, tautas tērpa kreklam laikam ir vienīgais variants, kurš saglabā seno piegriezumu, ko līdz darīšana liektajām piegrieznēm, tā katrā vēsturiskajā periodā mēs darinātiem tautas tērpiem mēs atradīsim citas jakas piegrieznes, citas bikšu piegrieznes vīriešu tērpiem un tam līdzīgi. Līdz ar to ļoti svarīgi ir tas, lai šis tērps būtu valkātājam ērts, un arī viss pilnais komplekts, ja kāda lieta nav, mēs nevaram pateikt, ziniet, vēsturnieki nezina, ko lika galvā vai ko vilka kājās. Uz dziesmu svētkiem ir jāierodas pilnā apģērbā, un vienkārši, ja nav, tad mēģina atrast risinājumu, kas būtu tā kā vai vēsturiski, vai vizuāli, vai kā citādi, tātad, lai būtu šis pilnais komplekts. Negatīvais ir tas, kad tiek apvienots vienā komplektā priekšmet no ļoti dažādiem gadsimtiem, un te kā spilgtākais piemērs varētu būt zemgales tērps, kur bezmaz vai katra apģērba daļa ir pēc apģērba vēstures pētījumiem varbūt datēta pilnīgi ar citiem laikiem, citiem gadsimtiem, un šobrīd zemgales tērpam ļoti bija, daudz lietotais tas metāla vainags ar iespiesto to cizelētu ornamentu tādu. Tas vispār nāk no arheoloģiskiem izrakumiem, tas ir 17. gadsimts, ja bruņš ir 19. gadsimts, villaini kaut kāds nenosakāms gadsimts, vēl kaut kas. Tur ir salikti kopā, bet tanī pašā laikā viņš darbojas kā vizuāls, un tas ir tas, kas ir tas tā kā trešais pozitīvais piemērs, kad kopš tā pozitīvā kategorija, kad kopš 20. gadsimta 30. gadiem un arī vēlāk radītie tērpu komplekti ir atpazīstami latviešu sabiedrībā kā atsevišķu novadu pazīšanās zīmes. Tie nes vizuālu informāciju par noteiktā reģiona kultūras mantojumu. Un es domāju, ka lielai daļai tautas tērpu valkātājiem, deju kolektīvos, koros vai vienkārši sabiedrībai ir pilnīgi vienalga, no kura gadsimta ir zemgales vainags, no kura gadsimta ir zemgales bruņči. Viņi zina, ka tāds izskatās zemgales tērps. Un tai sabiedrības daļai, kurai šī vēsturiskā precizitāte nav tik būtiska, viņiem šis tērps darbojas kā vizuālais simbols, viņi atpazīst viņu, tā ir viņu identitātes zīme, tā ir viņu pazīšanās zīme, un šis simbols strādā reāli. Cita lieta, ja mēs viņu vērtējam no vēsturiskās precizitātes viedokļa. Bet tātad negatīvais ir tas, kad mākslīgi veidotā tērpa komplektācija, kad šie priekšmeti ir salikti kopā no dažādiem valkātājiem, kur tie pamatmateriāls nāk. Tātad. Un tā vēsturiskā patiesīguma sajūta ir mazāka, bet ir liela sabiedrības daļa, kurai tas tiešām ir vienalga. Es to saku, tāpēc ar pilnu apziņu, jo esmu gana daudz sēdējusi dažādās tērpu skatēs, esmu vairākus dziesmu svētkus bijusi koru skatēs, tā teikt, vērtējot. Es nelieku atzīmes, bet es izteicu vērtējumu, cik ļoti tradīcija atbilstoši vai neatbilstoši ir attiecīgā kora ietērps un vizuāli, kā tas no malas izskatās. Esmu arī bērnu un jauniešu folkloras kustībā Pulkajam pulkā teku daudzus gadus braukus un skatījusies bērnu folkloru kopu ietērpu, un tā tad apmēram zinu un varu teikt.
Nākamā grupa tā tad ir šis tautas tērps kā tradicionāla apģērba atdarinājums, kas populārāks ir kļuvis pēdējos gados. Un te ir tātad arī ir gan pozitīvie, gan negatīvie aspekti. Un pozitīvais būtu tas, ka tērpa pamatā esošie jaunākie vēstures pētījumi nodrošina ciešāku saikni ar kultūras mantojumu, lielāku īstuma sajūtu. Arī man pašai, kā tautas tērpa valkātājai, saistošāks ir tērps, kurš ir vēsturiski precīzāks, detaļās bagātāks, interesantāks. Man ir svarīga šī dzīvās vēstures sajūta, jo vairāk kā 10 gadus esmu bijusi arī vēstures rekonstrukcijas kustības dalībniece, tā ka pieļauju iespēju, ka arī daudziem citiem Latvijā ir svarīga šī saikne ar šo, cik mēs viņu zinām, šo vēstures materiālu. Ko varētu pieskaitīt kā negatīvo aspektu, kas tā kā ne katram valkātājam varbūt ir pieņemami, ka precīzs tradicionālā apģērba atdarinājums prasa pielāgošanos iepriekšējā perioda tērpa piegriezumam, valkāšanas kārtībai un estētikai. Un tas, ko dažādos laikos uzskatīja par skaistu vai daļu, esam laika gaitā ir mainījies vai cik ļoti. Un atbilstoši, teiksim, varbūt tāds nepārāk vēl sens laiks, skaistu metalonu sievietei bija platas gūžas, lielas krūtis, resnas kājas. Pamatīgas, tāda gruntīga sieva, kura var droši dzemdēt bērnus, iet tīrumā strādāt, nes smagus tur zāļu nastas piena kannas, strādniece. Un, ja mēs mūsdienās pastamies mūsdienu sievietes etalonu, es domāju, vai daudzas sievietes priecājas, ka viņām ir ļoti resnas kājas un ļoti platas gūžas? Domāju, ka nē. Tātad, ja mēs ejam uz šo vēsturisko apģērbu, kur Kurzemē tika notītas kājas, tā kā, lai viņas būtu resnas. Arī tur vēl ir citi papildus apstākļi, bet resnas kājas tika uztīts par skaistuma sastāvdaļu. Tātad, ja tu taisi precīzu vēsturisko tā tradicionālā tērpa atdarinājumu, tev ir arī jāmēģina pieskaņoties tā laika skaistuma estētikai. Tas ir piegriezumi, kur bija laiks, kad krūtis netika izceltas, bet piespiestas pie vēdera, lai netraucē strādāt, kur viduklis netika izcelts. Daudzas lietas, par kurām mēs šodien pat bieži vien neaizdomājamies, bet kuras ir. Tātad pozitīvais ir tas, ka šis tradicionālā apģērba atdarinājums precīzāk atspoguļo iepriekšējo paudžu apģērba tradīcijas. Protams, vienmēr šeit var piebilst atbilstoši veiktie izpētēji. Jo vairāk mēs pētam, jo vairāk mēs saprotam, cik maz mēs zinām un cik pētāmā vēl ir daudz. Un tātad šie pētījumi visu laiku tiek atjaunināti. Un varbūt te negatīvais ir tas, ka pirmkārt ir grūti izsekot līdzi vienmēr visiem jaunākajiem apģērba vēstures pētījumiem. Ir sevišķi tas attiecas uz koru un deju kolektīvu tērpiem. Tur, es domāju, prasīt, lai katrs kolektīvs, ja viņiem nav speciāla interese šajā tērpa vēstures jautājumā, vienmēr būtu lietas kursā par to, kādi ir jaunākie atklājumi apģērba vēstures pētījumos. Tas ir par daudz prasīts. Labi, ja viņi nejauc novadus, kas jau ir gana labi. Un negatīvais tradicionāla apģērba atdarinājumiem ir tas, ka vairumā gadījumu nav pieejamas ziņas par vienā teritorijā, vienā laikā lietotu pilnu tērpa komplektu. Un te ir tas, kāpēc vispār veidojas šīs pētnieku veidotās komplektu rekonstrukcijas, jo bieži vien ir tas, ka mēs zinām, mums ir kāda ļoti skaista sena villaina saglabājusies, vai kaut kādas liecības apraksti bieži vien, vai atmiņu stāstījumi par bruņķiem, kas ir par senāku periodu, vai par galvas segām, vai par kaut ko citu, bet kas bija pārējais apģērbs? Un tur ir atkal, tur vajag ieguldīt ļoti lielu pētniecisko darbu, lai nodrošinātu šo pilno tērpa komplektu ticamā versijā. Un toties tenī pašā laikā šis tradicionāla apģērba atdarinājums nodrošina stiprāku iepriekšējo paudžu sakņu izjūtu saiknē konkrētu vēsturisko materiālu. Un tas ir tas, ko es vienmēr stāstu, kad
Tā ir tāda sajūta, ka jo precīzāk un bagātāk mēs atdarinam savu tērpu tuvāk vēsturiskajam materiālam, jo tie vārtiņi uz to pagātni, uz tām mūsu senču tradīcijām ir plašāk atvērti. Jo mēs tam pieejam paviršāk, jo tie vārtiņi ir vairāk aizvērti ciet, un mēs tā kā neesam vairs tik stabili savā sakņu sajūtā. Jo mēs precīzāk un bagātāk viņu atdarinām, jo tās mūsu saknes ir stiprākas un bagātākas. Atkal tas, kas ir varbūt tādī trūkumos, ir tas, ka pēc pēdējiem pētījumiem graznāk rotātās apģērba daļas daudzos gadījumos neatbilst līdz šim pierastajai tērpa komplektācijai un valkāšanas kārtībai. Un tas nozīmē, ka izvēloties jaunāka perioda apģērbu, par kuru it kā ir vairāk zināšanas, tā kā vairāk materiāls pieejams, mums nākas konstatēt, ka viņš nav tik grazns, kā mums gribētos, kā iepriekšējos gadu desmitos mēs esam tīri vizuālā veidā pieraduši. Tas ir runa par graznajiem vainagiem, par graznajām villēniem, par jostām un daudzām citām lietām. Un tas nozīmē, ka tad būtu jāiet, ja mēs gribam šīs graznās lietas, mums būtu jāiet tālāk pagātnē, bet tur ir atkal daudz to nezināmo. Un, tad ir tā izvēles iespēja, bet tā kā es saku, ka es uzskatu, ka ir pietiekoši daudz apstākļi, kas ļauj šobrīd funkcionēt sabiedrībā abiem modeļiem. Gan šai drusku mākslīgai rekonstrukcijai, jā, mēs apzināmies, ka viņa ir mākslīga rekonstrukcija, bet viņa pilnībā veido, nevis veido, bet realizē šo vizuālā simbola uzdevumu, un viņa ir atpazīstama sabiedrībā, un viņa strādā. Un tanī pašā laikā tie, kuri grib vairāk, kuri grib dziļāk, kuri grib pamatīgāk, tie var gatavot sev šo tradicionālu apģērba atdarinājumu. Un tātad abi divi šie varianti ir līdztiesīgi pastāvēt. To, ka tagad es gribu pievērsties modes iezīmēm tradicionālajā apģērbā. Jo, ja mēs runājam par to, ka 19. gadsimta otrajā pusē mode sāk dominēt apģērbā, tad jautājums ir, kas bija pirms tam. Un uzskatīt to, ka laikmatīgās modes iezīmes tradicionālā apģērbā nav bijušas, tā ir liela aplamība, un es domāju, ka to arī mūsdienās tā cilvēki vairs arī, es domāju, ka neuzskata vairums. Varbūt kāds uzskata. To, ka Eiropas tā laika piegriezums jau ir konstatējams lībiešu 10. 13. gadsimta jaku piegriezumos, to ir konstatējis jau Anna Zariņa. Tātad jau arheoloģiskajā laikā mums ir šīs saiknes ar Eiropā valdošiem ģērbšanās tādiem pieņēmumiem, kanoniem. Bet šeit man nebija laika, un arī tā nav mana pamatpētniecības tēma pētīt šīs modes iezīmes tradicionālajā apģērbā, bet es saliku tādas vairāk redzamās, ne pārāk senā pagātnē saskatāmās dažādu laika periodu modes iezīmes. Un te ir, tātad es sākšu ar ampīru, un jāteic, ka šī perioda, kurš sākas pēc franču buržuāziskās revolūcijas un Francijā, tās jau ir 18. gadsimta beigas, bet šo datējumu es ņēmu no, kā jau es teicu iepriekš, no Hokana Libu, viņa publikācijām, jo tas ir tas datējums, kuru viņš attiecina uz zviedru tradicionālo apģērbu, kad viņš saskata šo modes dažādu stilu ietekmes. Un tā kā Zviedrija un zviedru zemnieku kultūra ir daudzjādā ziņā radniecīga tam, kas notiek šeit, un tas ir tas pats Baltijas jūras reģions, es domāju, ka es uz to varu paļauties un to izmantot. Un tā tad varbūt neiedziļinoties pilnīgi visās ampīra modes stila iezīmēs, bet viena lieta, kas diezgan izteikti parādas latviešu tautas tērpā, ir paaugstinātā jostas vieta. Tātad īsās jaciņas, un šis Brigenes zīmējums Marija no Lēdurgas, kas ir zīmēta 831. gadā. Ļoti reti, kad mēs aizdomājamies, kā izskatītos tad, ja viņa pieceltos kājās, kur viņai būs bruņču jostas vieta. Mēs esam pieņēmuši kaut kā tās īsās jaciņas ir tā kā tāds kartupelis. Mēs it kā zinām, ka viņas ir, bet reāli atdarinot, mēs mainām piegriezumu un mūsdienās mēs viņas taisam garākas. Jo pretējā gadījumā jautājums, kas notiek ar to krekla daļu, kas ir ja bruņķi atrodas normālā jostas vietā, jaciņa ir beidzas zem krūtīm, kas notiek ar to pārējo daļu, ar to balto krekla daļu?
Vai arī, ja jauna meitene bruņķus uzvilks augšā zem krūtīm, atbilstoši ampīru stila modei, uzreiz radīsies jautājums, vai viņa gadījumā nav gaidībās, jo sabiedrība nav pieradusi redzēt tautas tērpu citā stilistikā. Un par to es aizdomājos tajā brīdī, kad man māsa gribēja taisīt tērpu savai meitai, un viņai bija šī reģiona tērps tā kā no tēva puses radiem, kur ir šīs īsās jaciņas, un viņa tā kā gribēja taisīt šo precīzo vēsturisko atdarinājumu, tradicionālu apģērbu atdarinājumu, nemainot piegriezumu. Un tad radās dilemma, ko darīt. Tas varētu būt arī uz lencēm turēts, bet tas nemaina to, ka jostas vieta ir augstu. Un, teiksim, svītrainie vidzemes bruņķi, mēs zinām viņus, tā kā normāli nesājamus, bet, viens no apstākļiem. Te, teiksim, alkšņa zīmējums lēdurgas vīriešu tērpes ieliku, tāpēc, lai parādītu, ka šīs modas iezīmes neizpaudās tikai sieviešu apģērbā. Tā jaka ar to tā kā vidukļa daļas paaugstinājumu, tas arī ir tādas atskaņas. Viņas zemnieku apģērbā nekad nebija 1:1, tā kā tas ir tā kā modas apģērbos. Bet daudz, kas ir tā kā saskatāmas līdzības, un arī, teiksim, blakus Tani Brigenes zīmētais vidējais attēls jaunas sievietes portrets, tur arī var redzēt, ka viņai tas virsējais apģērbs ir sasiets tā kā zem krūtīm, tur tā kā mazu jostiņu. Tas nav tikai vidzemē, tas ir arī kurzemē. Un Alsungas bruņķi ir ļoti skaists piemērs, kur tā augšiņa ir ļoti īsa, un tad tie bruņķi sākas tā kā zem krūtīm jau uzreiz bruņķu daļa. Te ir zīmēts kuršu ķoniņienes, kā to tanī 19. gadsimta sākumā izprata tie cilvēki, kas zīmēja, kā viņi traktēja vai tulkoja to, ko viņi redzēja. Un te var redzēt tātad šīs lences, bruņķus, un man ilgu laiku bija tā kā jautājums, ko viņi saprata ar tiem kroņiem galvā, kas ir tā kā tie karaļu kroņi, un tad skatoties jau arheoloģisko materiālu kurzemē, ir variants, kad ir metāla tādas plāksnītes, vai kvadrāts ar 3 stūri virsū, vai arī jau tādas kopēja figūriņa, kas tiek uz ādas vai uz par audumu nezināšu teikt, bet respektīvi metāla vainaga variants, kas ir arheoloģiskajā materiālā atrodams, kurš metāls vizuāli veido šos spicumiņus. Viņi reāli dzīvē nav kā spicumiņi, bet viņi ir uz pamatnes, bet gaismā spīdot viņš tiešām veido šo zigzaga virspusi, tā kā karaļa kroņiem, tā ka patiesībā sakot, tas zīmētājs nemaz nav pārāk daudz samelojis, tikai viņš ir attēlojis to tā drusciņi romantizētā veidā. Blakus ir vēl viens alkšņu zīmējums, kur ir kuršu ķoniņu sieviete drusku vēlākā laikā, kur mēs redzam tā kā to, ko mēs atpazīstam, varbūt kā suitu tērpu, vai tikpat labi Kuldīgas pusē arī ir šī augšēji, mēs grūti pateikt, krāsa tur nav redzamas. Un arī jakas, tātad Alsungas jaka īsā, kā jau es teicu, man blakus ir Rietumvidzemes jaka, tad principā tās ir tās īsās jakas, kuras mūsdienās tikai suita turpina taisīt īsās jaciņas, jo viņiem ir skaistās sleņģene, kuru tā kā viņi izceļ, lai var redzēt. Vidzemē mēs šīs visas īsās jaciņas tomēr tā kā reālajā dzīvē mainām piegriezumu un šujam viņas garākas. Tad nākamais periods ir, es apvienoju kopā Bīdermejeru un jaunrokoko laiku. Zālē sēž Aija, kur palika mana kolēģa Aija Jansone. Viņa vairāk atsauc uz Bīdermejeru stilu, man vairāk ir bijusi darīšana ar jaunrokoko, un tad es sapratu, ka viņi gan vizuāli, gan chronoloģiski ir ļoti tuvi un līdzīgi, un es pieļauju iespēju, ka zemnieku kultūrā viņi ienāca vienlīdz daudz un pateikt, cik, jo robežas starp mākslas stiliem nebija, vai starp modes stiliem nebija asi nogrieztas un ļoti kategoriskas. Viņi plūstoši pārgāja no viena stila otrā stilā, un šo Bīdermejeru daudz, kur viņi dēvē par romantismu periodu un vispār neizdala atsevišķi kā Bīdermejeru periodu. Arī tas, kā mēs ko nosaucam, ir atšķirīgi.
Un šīs modes iezīmes zemnieciskajā kultūrā neizpaudās pilnā veidā. Tās bija atsevišķas kaut kādas iezīmes, kuras pastāvēja atšķirīgu periodu nekā modē esošās. Tas, ka šis kopējais periods, gan Bīdermejers, gan jaunrokoko laiks, atstāja iespaidu uz tradicionālu apģērbu, tas ir tiešām tā tas ir, jo tie ir gan šie visi strīpainie un rūtainie audumi, kuri ienāk ar šiem modes strāvojumiem. Te ir arī piegriezumam, es ieliku šo vidrižu jaciņu, jo tur ir diezgan izteikti redzama šī ļoti kuplā piedurkne, kas ir tā kā Bīdermejeram raksturīgā. Vēl viena lieta, kas ir tā kā gan Bīdermejeram, gan jaunrokoko laikam, ir krinolīni. Krinolīnu stīpa, jeb šis siluets ar ļoti plaši turētiem bruņķiem. Kāpēc krēsliņa zīmējumu es pieliku šeit, nevis pie nākamā vēlākā perioda? Šis krēsliņa zīmējums, kuram nav ļoti kupli bruņķi. Te es gribētu pievērst uzmanību uz to, ka krēsliņš šo zīmējumu ir zīmējis 895. gadā, zīmējot sievieti Braslavā ap 850. gadu. Tātad 45 gadus iepriekš. Es pieļauju iespēju, ka tas ir pēc atmiņu stāstījuma un ka viņš šo sievieti dzīvē nekad netika redzējis. Tātad viņš zīmēja to, ko viņam pastāstīja. Pastāstīja, ka bija rūtaina klēte, jeb kostīma klēte, ka jaka bija tāda pati kā bruņķi. Pastāstīja par to, ka bija lielais rūtainais lakats. Pieļauju iespēju, ka nepastāstīja par to, ka bruņķus turēja kuplus. Man ir vairāki pieraksti, man ir arī publikācija par to, un tas bija viens no pirmajiem, ko es pamanīju, sākot nodarboties ar apģērba vēstures pētniecību, ka Latvijā ir periods apmēram 860. gadi. Viņu ir ļoti grūti precīzi datēt, jo tās liecības ir fragmentāras un diezgan izkaisītas par to, ka latviešu zemnieces lietoja krinolīnus. Un te ir tātad zīmējums par to, kā tas izpaudās modes versijā augšējais, kur ir ļoti stingrs, plats, kupls karkas. Apakšējā tā meitene, tas ir tāds zemnieciskāks variants. Paties Zviedrijā Skansena muzeja fondos redzēju šādus karkasus, varbūt ar mazāk stīpiņām, kurus valkāja zviedru zemnieces. Tas pieraksti, kurus es atradu un par kuriem es sākumā biju ļoti pārsteigta, par to, ka krinolīnus valkāja arī latviešu zemnieces. Un tur ļoti skaisti pieraksti no Sēlijas bija senākie, un te es gribu pievērst uzmanību tam melni balti rūtainajam audumiņam, jo tieši par šo audumu bija rakstīts, ka mātei bija krinoliņi. Saimniece bija bagātāka, viņa varēja nopirkt no žīdiņiem metāla stīpas. Mātei nebija tik daudz naudas, taisīja no koka, bet tās nebija tik izturīgas, salūza. Tad ir pieraksti no dažādām Latvijas vietām, ir arī no Zemgales, no Dobeles puses, kur sievas gājuši uz Lazdu kalnu, lauzušas lazdas, taisījuši no lazdām stīpas. Citur ir taisīts no salmiem, salmu grīstis, kas ir iešūts bruņču apakšmalā. Tātad, kā jau teicu, no ebreju tirgotājiem, ja tā saucamiem žīdiņiem nopirka metāla stīpas. Tātad dažādos veidos mēģināja sekot šīm modes iezīmēm. Pie tam, tad, kad tiek runāts par to, kādi bija bruņči, bruņči bija strīpaini, no augšzemes vai no Sēlijas ir pieraksts par to, ka bruncis mammai bija lāsumiņiem, bet viņā bija krinolīts. Tā ka viņš pats audums bija tas, ko mēs tā kā saprotam, kā tautas tērpā lietotie audumi atpazīstamie, bet viņa valkāšanas veids bija pietuvināts modei. Bet šis krinolīnu laiks ir salīdzinoši īss, un viņš nav ļoti tāds, kā tāds modes untums, viņš ātri nāk un ātri aiziet. Bet šie rūtainie, strīpainie audumi, kas ir raksturīgi gan Bīdermejeru, gan jaunrokoko laikam, tie ir tas, kas veido mūsu vizuālo priekšstatu par tautas tērpu šodien. Kaut gan tie bija arī modē, kā var redzēt, teiksim, figūra, tā meitene no mugurpuses, tas ir manekens no Alekseja Vasiļeva kolekcijas, apakšā ir no modes enciklopēdijas zīmējums, kur fotogrāfija, kur var redzēt tātad šos strīpainos un rūtainos audumus. Vēl viens neliels ieskats rokoko laika vai Bīdermejera laika modes izpausmēs.
Tā ir Jansena litogrāfija Zāļu vakars Rīgā 835. gadā, daudz figūriņas, un tad es te tā kā tūplānā izcelšu dažas atsevišķas figūras, kur vairāk var redzēt tos tirgus apmeklētājus. Un tātad tā priekšplānā esošā sieviņa ar tiem groziem uz rokas, tā neapšaubāmi nav aristokrāte. Tā ir vienkāršās tautas cilvēks, kas valka apģērbu, kas ir tuvāks tradicionālam, jo viņa arī, man liekas, ka galvā ir tas, ko mēs varētu atpazīt kā balto spicu aubi, lakats vai villēnu uz pleciem. Un aiz viņas blakus stāvošā jau ar cepuri galvā, tā jau ir tā kā augstākas sabiedrības sieviete, kurai ir tā kā modei tuvāks apģērbs, bet tērpa siluets, šis brunču platums abām ir vienāds. Līdzīgi ir arī tādā otrā figūrā, kur aiz letes stāvošā sievietei arī ir tikpat kupli svārki kā letes priekšpusē stāvošajai sievietei. Un tātad tas liecināja, ka tīri vizuāli neatšķīrās dažādu sabiedrības slāņu iedzīvotāji tik ļoti, ka viņu siluets būtu tas, ka viena staigā ar pilnīgi taisniem bruņķiem, otra ar lieliem kupliem bruņķiem. Jo vēl viens veids, nevalkājot krinolīnus, kā dabūju šo lielo kuplumu, ka vilka apakšā vilnas apakšbruņķus. Un tad vēl bija varbūt, ja bija linu krekls, vilnas apakšbruņķi, vilnas bruņķi pa virsu, un tad to kuplumu taisīja lielu un kuplu, vai savilka vairākus bruņķus virsū. Ejot tālāk jau pie nākamā, tātad pie 19. gadsimta nogales modes, Hokans Lībū to sauc par stilu sajaukumu. Viņš nedod konkrēto vārdiņu. Es tā kā viņu apvienoju, ka tā ir turnīra mode, kostīmkleitas un tam līdzīgi. Un tātad šis periods, kad modes iezīmes tradicionālajā apģērbā jau sāk dominēt. Un te ir tas, ka no attēla centrā esošais kostīms, kur ir gaišāki bruņķi un tā dzeltenīgā jaka, tas ir apģērbs no Madonas muzeja fondiem, un turpat tas mazākie attēli, kas jau ir tā kā modes apģērbi, viņi savā būtībā īsti neatšķirās, viņi ir ļoti līdzīgi. Un tad, lai neapvainojas Madonas koris, kurš paņēma šo Madonas muzejā esošo komplektu par savu kora tērpu, es saku, jā, tie ir ļoti vizuāli iespaidīgi tērpi, ar kuriem viņi paši lepojas, jo dziesmu svētkos viņi saka, mēs savējos ļoti viegli varam atrast kopkora estrādē, jo mums ir koši oranžs jakas, kādas nav nevienam. Bet tas tomēr vairs nav tautas tērps, jo viņš nerāda etnisko, viņš rāda kosmopolitisko, viņš rāda ļoti skaisti šo Eiropas modi, bet jā, tas ir lokāls variants, bet ne tik ļoti atpazīstams, lai tas varētu darboties kā tautas tērps. Bet toties ļoti skaists variants, kādā veidā ir veikta izpēte un veikti šie tērpu komplekti, ir tātad par to, ko mēs šodien redzēsim. Es saprotu, Baiba kaut kur bija, es šobrīd neredzu, kur viņa ir zālē, jo te pašā aizmugurē, jo es saprotu, ka viņa stāstīs vairāk par to, ko viņi darījuši. Jo, manuprāt, šis ir ļoti brīnišķīgs piemērs tam, kā tiek veidota vēsturiskā apģērba rekonstrukcijas, izpētot stilu, izpētot materialitāti, izpētot detaļas, to visu ar tādu labu stila garšu saliekot kopā. Tas ir vienkārši brīnišķīgs piemērs tam, kā tiek tā kā veikti ekskursi apģērba vēsturē. Bet kopumā, ja mēs runājam, es tomēr teiktu, tas nav tautas tērps, jo viņš rāda pilsētas kultūru, viņš rāda šo laiku, viņš rāda sabiedrības slāni noteiktu, bet viņš nerāda mūs kā latviešus. Bet tas nenozīmē, ka šie vēsturisko apģērba atdarinājumi atsevišķos gadījumos nevar būt kā skatuves tērpi. Ja tas, ko grupa dara, vai tas, ko kolektīvs dara, sasaucas ar šo laiku, jo nevienmēr uz skatuves mums būtu jāģēbas tikai un vienīgi tautas tērpos. Un te ir daži piemēri, kur, piemēram, 19. 20. gadsimta mijas vēsturiskais apģērbs ir kā skatuves tērps, vai tam pietuvināts, teiksim, te ir etnokompānija Zeidi un Hāgenskalna muzikanti. Jāteic, Hāgenskalna muzikanti ir vairāk stilā un detaļās un tādās bagātākos tērpos. Zeida vēl uz to ir ceļā, bet arī tas, kad tā kā viņi dejo šī perioda dejas,
Tas arī šis muzikālais materiāls, tā nav tradicionālā zemnieku kultūra, ko viņi rāda. Tad arī viņi savā ietērpā ir ģērbušies šīs pilsētas modes apģērbos, un, manuprāt, tā ir ļoti laba prakse, kad mēģina tā kā saskaņot to, ko tu dari ar savu vizuālo izskatu. Drusku cits variants ir folkloras grupa Vīteri, kur arī saprotot to, ka nav ne līdzekļi, ne iespējas veidot pilnus, greznus tautas tērpa komplektus visai grupai, tika veidoti tādi stilistiski pietuvināti, varbūt 20. gadsimta 20. 30. gadu Latgales kultūra videi tuvi tērpi, jo tur ir meitenēm tādas kleitiņas un tādas, tas kopējais iespējas drusku atsauc to laiku. Un tur ir arī tautas tērpi, bet tikpat labi tanī laikā varēja uz zaļumballēm iet arī tautas tērpos. Tā, ka tas nav gluži vizuālā pretrunā ar to, kad ir dažādi stila apģērbi. Un tas laiks, kad es viņus fotografēju, viņu tas programma bija lielā mērā balstīta arī tanīs materiālos, kas bija pieraksts, kas attiecās tieši uz tām dejām un dziesmām, kas tika dziedātas starpkaru periodā, un tā tad tas ir arī tā sasauce ar to, kā tu vizuāli izskaties un ko tu vizuāli dari. Un, manuprāt, ļoti ekscelents un skaists piemērs, brīnišķīgs ir programma tradicionāli dziedāšanas grupai Saucējas, Trīci Munu Uztabeņi, kad viņas iedzīvināja 60. 70. gadu, ja nemaldos, vai tikai 60. gadu ekspedīciju pieraksts, tie bija arī 70. gadi. Un viņas tātad saģērbās tā, kā bija ģērbušās šo dziesmu teicējas. Un te ir arī ļoti skaista stila izjūta un detaļu tāda garša. Un tas ir arī viens no piemēriem, kā dziedot konkrēto programmu, tev nav jābūt tautas tērpā. Tu vari būt arī kādā citā vēsturiskajā apģērbā. Un tas šodien arī pagaidām no manas puses ir viss. Es ceru, ka mēs pēc tam diskusijās varēsim runāt arī vēl par citām lietām, jo, kā jau es sākumā teicu, šis lietu definēšanas laiks ir procesā. Un, manuprāt, ir ļoti svarīgi apzināties, ka pastāv būtiski atšķirīgas lietas. Tautas tērps kā vizuāls simbols, tautas tērps kā vēstures rekonstrukcija, vēsturiskais apģērbs kā skatuves tērps, vēsturiskais apģērbs kā pētniecības objekts. Un tas viss vienkārši padara mūsu dzīvi bagātāku. Un es ceru, ka mums šodien būs ļoti skaista un bagāta diena. Paldies!